27. jūlijā Bērnu un jauniešu dienas atbalsta centrā Čiekurs tika atklāta fotoizstāde Es arī varu. Šis ir biedrības brīvprātīgais LV projekts Mēs varam. Un projekts sastāvēja no dažādiem posmiem. Fotoizstāde ir noslēguma posms, bet pirms tam mēs izstrādājām tādu neformālu izglītības programmu. Nācām šeit visi biedrības biedri, dalījāmies savā pieredzē, stāstījām centra Čiekurs bērniem un jauniešiem, kādas ir mūsu profesijas, ko mēs darām, kāpēc mēs to darām, kā mēs līdz tam nokļuvam, kā mēs mācījāmies, kas ir visgrūtākais, kas ir visvieglākais. Tas mūsu mērķis bija viņus tā kā motivēt un iedrošināt, domāt par savu nākotni jau tagad. Un tās bildes arī ir tāds rezultāts fotosesijai, kur bērni iejutās savās nākotnes profesijās, tikai ar emocijām, ar sadarbību starp fotogrāfu un pašiem fotomodeļiem tapa šīs bildes, un tur ir redzamas visdažādākās profesijas, par ko viņi vēlas kļūt. Šajā apmācības programmā piedalījās vispār visi centra bērni, tie bija vairāk kā 20 bērni, bet fotosesijā mēs obligāti to nespiedām, to varēja darīt tikai tie bērni, kas grib, un arī kuru vecāki piekrita, ka viņu bērns tiek fotografēts, un bildes šeit piedalās 14 bērni. Visdažādākajā vecumā. Jaunākajiem tur ir kādi 4 gadi un lielajām meitenēm ir 15, 16. Pastāstiet lūdzu par biedrību Brīvprātīgie LV. Biedrība Brīvprātīgais LV ir tāda biedrība, kurā ir apvienojušies dažādi cilvēki, kam ir svarīgi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti ar dažādiem projektiem, dažādām aktivitātēm, ko mēs darām. Un tas galvenais, protams, mēs popularizējam brīvprātīgo darbu Latvijā, jo mums tiešām šķiet, ka ne viss ir jāatmaksā ar samaksu, un ne visas lietas virza tikai naudu, ka ir ļoti svarīgi, ka cilvēki uzdrīkstās, iet, dara, piedāvā savas idejas, ziedo savu laiku, savas prasmes, savas zināšanas, jo īstenībā tas ir tik maz, ko mēs varam darīt, bet sagādāt tik lielu prieku, un tas ir ļoti apusēji, jo mēs dodot gūstam tieši to pašu, ko saņem šajā gadījumā bērni un jaunieši. Vai ir gandarījums par paveikto? Protams. Bet man jau liekas, ka lielāks prieks pašiem jauniešiem būs tie, kas skatīsies un ieraudzīs sevi no malas tajās bildēs. Jo, es tiešām sevi uzskatu tikai tā kā instruments. Es tā kā to viņu vīziju parādu no malas. Kas bija grūtākais šajā darbā? Grūtākais droši vien bija atnākt tur kādu maz, tur ir dažāds vecums. Ja pavisam maz bērniņi atnāk, tad viņi varbūt samulst un pirmajā brīdī baidās, un turpat varbūt skrien garām kāds drošāks, teikšu tā kā nostum malā, un tad it kā to uzmanību veltīt tam, tas, kurš ir tajā bildē, un ka viņš atverās, un ka viņš zina, ko viņš grib parādīt, ka viņam ir ideja. Jo, pieņemsim, citi bērniņi vienkārši viņi jau mazi, viņi tā īsti vēl nezina, ko viņi grib. Viņi tur ierauga to kameru, to lielo zipspildzi, un viņi samulst. Tas varbūt tā, tieši atvērt varbūt, bet tā, pamazām tur runājoties, bildējot, viņi jau atvērās. Fotoizstāde Es arī varu ir apskatāma dienas centrā Čiekurs līdz pat septembrim, bet katru dienu to var redzēt arī virtuāli biedrības Brīvprātīgais LV mājaslapā www.brīvprātīgais.lv. Ričard! Ričard! Tur iekšā ir bildes jums, lai jums pašiem arī paliek tās bildes. Lauris. Reku viņa mamma. Jā, Laura bildītes.